Mans vārds Girts, uzvārds Beikmanis, esmu asociācijas valdes priekšsēdētājs un ikdienā arī vādu namu pārvaldīšanas uzņēmumu. Tieši tā, ja mēs runājam par asociāciju, tad asociācijā, kā jūs redzat, es ceru, ka redz šo Latvijas karti, mēs dotā brīdī esam vairāk kā 40 namu pārvaldīšanas uzņēmumi un no dažādiem reģioniem, tā skaitā reģionu centra lielākie uzņēmumi, tā skaitā arī pašvaldības kapitāla sabiedrības un tā skaitā arī Rīgas namu pārvaldnieks. Tā kā mēs skatāmies uz namu pārvaldīšanas nozari kopumā Latvijā, kā tā attīstās, kā viņu pilnveidot, kā varbūt uzlabot šo vidi, kā dabūt kaut kādus papildus līdzekļus, lai varētu šos mājokļus sakārtot. Un ciešā sadarbībā esam gan ar ministrijām, gan ar Saeimas darba grupām, gan Altumu un citām institūcijām, kas ir saistītas ar namu pārvaldīšanu. Tātad par lēmums par mājas kopīpašumu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības. Tas ir tā lieta, kas īstenībā privatizācijas procesā, ja mēs atceramies, kurš sākās tur 90. gadu vidū, tika ielikts iekšā šajā privatizācijas pirkuma līgumā, kad īstenībā gada laikā kopā ar kaimiņiem jāsanāk kopā, jālem par mājas tālāko pārvaldīšanu un jāpaņem šī pārvaldīšanas funkcija no pašvaldības. Kamēr tas nav izdarīts, tikmēr pašvaldība caur savu izvēlēto pārvaldnieku, parasti tas ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, namu pārvaldīšanas uzņēmums, realizē šo pārvaldīšanas procesu, pamatā balstoties nevis tik daudz uz dzīvokļu īpašumu un pārvaldīšanas likumiem, bet vairāk daudzas lietas balstās uz šo valsts un pašvaldību dzīvojamu māju privatizācijas likumu. Un tā kārtība ir nedaudz cita, praktiski pat cik paši īpašnieki nav iesaistījušies savas mājas pārvaldīšanā, tad pašvaldība organizē viņu balstoties no normatīviem aktiem un pārvaldnieks vadoties no viņa izpratnē esošās labākās situācijas. Tātad par šo procesu, lai tas varētu notikt, tad tātad dzīvokļu īpašniekiem kopsaspulcē jāsanāk kopā un jāpieņem lēmums par šo pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Tātad tālāk, lai viņi pārņemtu māju, protams, ir jābūt atbildēji, kas ir tālāk pārvaldīs šo māju. Un nebūtu ne obligāti ir jāveido šī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dzīks, var tikpat labi arī nolīgt esošo pārvaldnieku un turpināt strādāt ar viņu. Nebūtu nav obligāti jāmaina, varbūt šī sadarbība ir ļoti laba. Ļoti daudzās Latvijas pilsētās tieši tā arī ir noticis. Dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, noslēguši līgumu ar esošo pārvaldnieku un strādā jau pilnīgi pēc šī līguma. Un līgums, kad turklāt papildinoties ar nākošiem sapulces protokoliem, ar lēmumiem, ir katrai mājai īstenībā savs pārvaldīšanas modelis ar savām nelielām niansītēm. Tā kā šis ir ļoti izplatīts veids, un arī šis ir normāli, pieņemsim, ja rīdzinieki pārņemtu māju un noslēgtu līgumu ar kaut vai to pašu Rīgas namu pārvaldnieku. Tāpatās var izvēlēties, protams, arī citu pārvaldīšanas uzņēmumu, tādu ir ļoti daudz, un ir no kā izvēlēties. Un tad var taisīt cenu aptauju, piedāvājumu aptauju, sarunas un gala rezultātā izvēlēties to pakalpojumu sniedzēju, kas visvairāk tīk. Tāpatās var arī izvēlēties, ja blakus ir veiksmīgi strādājoša jau kooperatīvā biedrība, pievienoties arī kaimiņu dzīkam, un arī nebūtu nav jāveido savu pārvaldīšanas kaut kāda sabiedrība vai dzīks. Un teorētiski ir vēl viens princips, kad likums atļauj arī būt pārvaldniekam kā privātpersonai. Šī gadījumā, protams, jāpārliecinās par šo pārvaldnieku kvalifikāciju, bet teorētiski var būt arī pārvaldnieks kā privātpersona, un tad jau tālāk pārvaldnieks tikpat labi var pieaicināt ārpakalpojumus, jau klāt
tehnisko palīdzību, avārijas dienestu, grāmatvedību, juristu. Tas nav jābūt visam obligāti vienā pārvaldīšanas modelī, tas varētu būt tikpat labi ņemts kā ārpakalpojums. Bieži vien arī dzīki tā dara, kad dzīkā ir valde, kurai labākā gadījumā ir grāmatvedība, lai varētu sagatavot rēķinus un atskaites, bet, ja ir nepieciešams jurists un avārijas dienests, tie tiek izvēlēti bieži vien ārpakalpojumi. Tālāk, ja mēs esam tikuši skaidrībā par to, kas mums nākotnē pārvaldīs šo māju, tad, protams, pašvaldībai ir jāraksta šis iesniegums par sava īpašuma pārvaldīšanas tiesību paņemšanu no pašvaldības. Un, lai pašvaldība varētu nodot dzīvokļu īpašniekiem šo māju pārvaldīšanā, protams, ir jāpievieno šie nepieciešamie dokumenti, lai pārliecinātos, ka tiešām visi lēmumi pieņemti un tas ir noticis korekti. Tātad pirmais jau ir visu dzīvokļu īpašnieku uzaicinājums piedalīties uz šo sapulci vai šo rīkoto aptauju. Tātad šis uzaicinājums ir, galvenokārt tāpēc, lai pierādītu, ka tiešām netika ignorēta kāda īpašnieka intereses, kad tika visi viedokļi ņemti vērā, tāpēc ir jāuzaicina visi. Ja viņi paši nepiedalās, tā jau ir paša dzīvokļa īpašnieka izvēle, bet uzaicinājumam ir jābūt. Šobrīd ir ļoti labi, ka Latvijā mums veiksmīgi ir uzsācis darboties šī informatīvā vide, kas ir būvniecības informācijas sistēmā, īsāk sakot BIS, kā tautā viņu sauc, un ir BISā iespējams gan sūtīt paziņojumu par šo sapulci, gan BISā ir iespējams veidot šīs aptaujas. Un tad jau automātiski tas viss tiek apkopots un izdarīts. Tā kā ir arī elektroniski rīki, jau, kas mums palīdz šo pakalpojumu, šo jautājumu atrisināt. Tātad nākošais ir šis pieņemtais lēmums, dzīvokļu īpašnieki, jeb kopība, pieņem lēmumu par to, ka vēlās savu māju pārņemt pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, un tālāk arī ir izvēlējušies, kādā veidā tiks organizēta šī mājas tālākā pārvaldīšana. Jo, ja mēs skatāmies uz normatīvo aktu bāzi, tad uzreiz gribu teikt, ka mājas pārvaldīšana ir jau normāli regulējumā nostiprināts, ka tas ir dzīvokļu īpašnieku pienākums. Tātad mums kā dzīvokļu īpašniekiem pašiem ir pienākums organizēt savas mājas pārvaldīšanu. Mēs paši varam izlemt, kādā veidā mēs to darām. Vai mēs to darām, kā jau iepriekš minēju, caur savu veidotu biedrību, vai uzticam ar darba līgumu nolīgstam, pārvaldīšanas līgumu nolīgstam pārvaldnieku, un šī līgumā runājam par šo pilnvarojumu, cik un kādu mēs dodam, un kādā veidā tiek organizēta mūsu mājas pārvaldīšana. Tādā veidā īstenībā no likumdevēja puses tiek ievērots tas, ka dzīvokļu īpašnieki paši izvēlas un ir atbildīgi par savas mājas tālāko pārvaldīšanu. Labi, atgriežos atpakaļ pie prezentācijas. Tātad ir šis lēmums, un šeit ir rakstīts arī kopspulces vai balsošanas protokola kopsavilkums, izraksts un obligāti šīs balsošanas lapu kopijas. Jo, lai pašvaldība var pārliecināties, ka tiešām šī balsošana notikusi korekta, kad tiešām šie balsojumi pieņemti, līdz ar to uzreiz es aicinātu pievienot šīs balsošanas anketu kopijas. Ja mēs runājam par personas datiem, tad pašvaldībā, es domāju, ka zina, kā rīkoties personu datiem, un līdz ar to tur nekāda apdraudējuma nav. Ja mēs skatāmies par pārvaldnieka maiņa, tad tajā brīdī varbūt arī šie personas dati pilnībā nav jāizpauž, bet, ja nepieciešams, pēc tam bijušais pārvaldnieks prasa pārliecināties par šīm aptaujas lapām, tad uzrādīt viņam ir viņas tomēr jāuzrāda, lai viņš var pārliecināties, ka visi bijis korekti.
Ja mēs runājam par protokolu izrakstu, protams, sapulcē mēs varam runāt arī par daudz citiem jautājumiem, kā piemēram, pa kārtību, kādā mēs novietosim automašīnas pie mājas, vai kā mēs izmantosim ratiņtelpu, vai kaut vai pavasarī rīkosim kopējo talku. Šie jautājumi nav pašvaldībai saistoši, līdz ar to var veidot protokolu izrakstu un atspoguļot tos jautājumus, kas ir saistīti ar šo mājas pārņemšanu un tālāko pārvaldīšanas darbu organizēšanu. Un tad vēl jāpievieno, protams, klāt šīs kopīpašuma pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, kurš ir atbilstoši noslēgts, parakstīts. Un, ja ir bijuši dzīvokļu īpašnieki, kuri nav paši piedalījušies, bet ir pilnvarojuši ģimenes locekļus vai kādas citas personas piedalīties šī sapulcē, tad arī jāpievieno šie pilnvarojumi. Šeit var būt arī papildus pilnvarojumi, kas ir, ja mēs runājam par pārvaldnieku, varbūt pārvaldniekam ir īpaši pilnvarojums pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku šī pārņemšanas procesā, gan ar iepriekšējo pārvaldnieku, gan ar pašvaldību. Tā kā šādi pilnvarojumi visi noteikti arī ir jāpievieno, lai otrai pusē saņemot dokumentus būtu skaidrs, ka tas viss notiek korekti. Tāda ir tā kārtība. Ja es jau uzreiz minēju par to, ka līdzīga kārtība ir arī ne tikai pārņemot mājas pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, bet arī īstenībā līdzīga kārtība ir izvēloties jaunu pārvaldnieku. Tad vienkārši būs šī kopsapulce un pieņemtais lēmums, jāpaziņo bijušam pārvaldniekam, tāpatās jāpievieno visas šīs lietas iepriekš minētās, kas saistītas ar uzaicinājumiem, ar lēmumu pieņemšanas procedūru, un tad jau tālāk jaunais pārvaldnieks visticamāk, kad tiek pilnvarots slēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, lai jums šie pakalpojumi tiks slēgti, un viss process tālāk varētu notikt. Tāda nianse no prakses ir, kad pārvaldīšanas maiņa parasti notikt var, parasti viņi notiek ar 1. datumu, teorētiski viņi varētu notikt arī mēnešu vidū, bet praksē tik tiešām, lai nesarežģītu šos uzskaites, dažādu pakalpojumu uzskaites laikus un rādījumus, lai dzīvokļu īpašniekiem pēkšņi nav mēnešu vidū jānoziņo savi ūdens skaitītāju rādījumu un tādas lietas, tad parasti tas notiek ar 1. datumu. Un pakalpojumu sniedzēji arī, saņemot šos dokumentus, slēdz līgumus ar 1. datumu. Kas vēl būtiski tas, kad vismaz mēnesi iepriekš ir jāpaziņo arī par pārvaldnieku maiņu iepriekšējiem pārvaldniekam. Protams, var būt situācijas, ka jums pārvaldīšanas līgumā ir kaut kas runāts savādāk, līdz ar to jāievēro, protams, arī iepriekš līgtie nosacījumi, un tas arī tomēr jāņem vērā. Jā. Es domāju, ka galvenos vilcienos es pārskrēju pāri. Vēl būtiski, es te gribētu uzreiz vienu precizējušu jautājumu. Ja? Tu sākumā minēji, ka dzīvokļu īpašnieku kopībai bija pienākums, uzreiz privatizējot dzīvokli, arī pārņemt šo pārvaldību. Mēs visi zinām, ka ir pagājuši gadu desmiti, un joprojām tas nav noticis, un joprojām daudziem iedzīvotājiem ir tāds mānīgs priekšstats par to, ka pēc būtības apsaimniekotājs ir tas, kas ir atbildīgs par to visu. Vai šobrīd valsts pašvaldības nosaka mums kaut kādu normatīvu, līdz kuram vajadzētu tomēr pabeigt šo procesu? Jā, tieši tā. Ja mēs paskatāmies pēc būtības un pēc veselā saprāta, tad, protams, tas, kad īpašnieka īpašumu kāds pārvalda pašam īpašniekam neiesaistoties, tas īstenībā tā viendzīvokļu mājas gadījumā liktos dīvaini. Bet pēc būtības jau daudzdzīvokļu māja nav nekas īpašs. Tas ir tieši tāda pati māja, tāds pats privāts īpašums, vienkārši viņi sastāv no daudziem īpašumiem. Un viennozīmīgi tas bija jāpārņem, tas bija jādara, bet tas, diemžēl, nav noticis. Un dotā brīdī arī Saeimā ir likumprojekts par privatizācijas pabeigšanu, kas cita starpā runā arī par šo procesu,
kā šīs nepaņemtās mājas tiks nodotas pārvaldīšanā, vai kā notiks šī pārvaldnieka maiņa, teiksim, piespiedu kārtā. Vēl šis ir likumprojekts, līdz ar to man pateikt, ka tas tā būs vai kā būs, nebūtu korekti. Bet es varu pateikt, kā tas notika kaut vai tepat blakus Igaunijā, jo asociācija ļoti smalki pētījusi Igaunijas pārvaldīšanas vidi un normatīvos aktus. Tad vienkārši tika noteikts pārejas periods, līdz kuram katrai mājai, katriem īpašniekam jāizvēlas savs pārvaldnieks. Praktiski visur tas notika, bija daži izņēmumi, kur tas nenotika, tad tajā brīdī varētu nosaukt, tā kā mums arī bija ar elektrību. Ir tāda neizdevīgā opcija, ka tiešām valsts nozīmē pārvaldnieku, un viņš īstenībā nav tas lētākais variants. Tā kā rezultātā īstenībā tas viss tika atrisināts, un dzīvokļu īpašnieki skatījās, kas ir pieejams tirgu, izvēlējās šo pārvaldnieku, kaut vai noslēdza ar esošo pārvaldnieku šos līgumus. Tā kā es domāju, ka Latvijā notiks kaut kas ļoti līdzīgs. Kad tas notiks, kāds būs pārējais periods, kādi būs konkrēti noteikumi, to atstāsim pagaidām deputātu ziņā, lai viņi izlemj, un tad arī ar to mums būs jādzīvo. Tā, man bija vēl te slaids par to, kad var pieņemt balsu mazākumu šos lēmumus. Par to varbūt īsi katrs var pats izlasīt likumu, bet es kā pārvaldnieks katrā ziņā jau arī šodien man bija saruna ar viens zvans. Nekādā gadījumā negribētu ņemt māju pārvaldīšanā ar kaut kādu mazākumu balsojumu. Un, man liekas, viss pārējie darbi arī, ja mēs nonākam līdz tam, kad uz pirmo sapauci kvorumu pēc nav atnākuši, un tad otrā mēs mēģinam ar kaut kādu 1/3 īpašnieku daļu pieņemt lēmumu, un tas ir saistošs visiem pārējiem. Manā skatījumā tā situācija nav normāla. Tomēr ir jāvirzās uz to, kā pašiem dzīvokļu īpašniekiem vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā un lemt par savu nākotni, nekā ka mazākums pieņem lēmumus. Bet, protams, ir situācijas, kad ir ātri jārisina, ir jādara kaut kādi avārijas novēršanas bezmaz darbi, vai labiekārtošanas darbi, vai saskaņošanas darbi dažādiem projektiem. Līdz ar to ir atsevišķas situācijas, kad arī šis līdzeklis varētu tikt izmantots, sevišķi tajās vietās, kur grūti tos īpašniekus dabūt rokā. Bet arī pa laimi mums ir BIS, līdz ar to caur BISu mēs varam veidot aptaujas un izziņot sapulces un pieņemt lēmumus arī no tiem cilvēkiem, kas uz vietas nedzīvo. Tā kā ir risinājumu, bet mazākuma balsojums nav tas labākais. Otra lieta, kas noteikti ir jāzina, ir par šo kontaktinformāciju, ko, ja kāds pamanījis, nepieminēja, bet arī Igaunijā šī kārtība ir tieši tāda pati. Tagad arī ieviest Latvijas likumos, kad dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodot savu kontaktinformāciju. Un tas ir tikai normāli, lai mēs būtu sasniedzami, un ja jūs paši ievietojat BISā, tad ļoti labi. Ja nevarat, varat nodot savam pārvaldniekam savu kontaktinformāciju, jo likumdevējs ir lēmis tā, kad visi paziņojumi par to, kas notiks jūsu mājā, kad notiks sapulce un tā tālāk, neviens vairs obligāti nemeklēs jūsu deklarēto dzīvesvietu vai kaut kā tam līdzīgi, kā tas bija līdz šim, bet saziņa notiek tādā veidā uz jūsu norādīto elektronisko pasta adresi. Ja jūs esat aktivizējis, tad uz šo oficiālo elektronisko adresi, tad jūs, ja tādas nav, tad esat uzrādījuši savu korespondences adresi, ja, pieņemsim, īpašums ir vienā vietā un jūs dzīvojat reāli citur. Un, ja jūs neesat norādījuši neko, vai iepriekš minētās informācijas nav, tad pēdējais ir šī dzīvokļa īpašuma adrese. Tātad jums uz vienkārši šo adresi tiks nosūtīts paziņojums, un tālāk tā jau ir, teiksim, dzīvokļa īpašnieku problēma, ja viņš viņu nesaņem. Tā kā šīs ir tikai normāli, pasaules prakse arī tieši tāda ir, kad katram īpašniekam ir pienākums arī norādīt to vietu, kādā veidā viņu var dabūt rokā.
Un pa visu te atzīme, kad ir arī pieejami kaimiņu dati, bet šo lietu es pats pat neesmu pārbaudījis, jo es negribētu runāt, priekš kam man vajadzīgi bija kaimiņu dati. To esat apdomīgi, tāpatās kā jebkuru citu trešo personu privātiem informāciju. Ja jums tiešām to kaimiņu vajag dabūt rokā, lai vienotos, kaut vai par to pašu automašīnas novietošanu, protams, jūs to varat izdarīt, bet tā vienkārši iet iekšā skatīties kaimiņu datus, tas nebūtu prātīgi, jo tas nospiedums, ka jūs to darījāt, paliks. Un pēc tam var radīties arī tādi īpaši jautājumi, kāpēc jūs to darījāt.